Pagājušo nedēļu vertikālē kopā ar svētceļnieku grupu no Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles mēs uzsākām ceļu uz Aglonu, lai izprastu, kāpēc ir nepieciešams šis ceļš kājām un vai tas ved pretī garīgiem atklājumiem. Šogad katedrāles grupa 130 cilvēku sastāvā uzsāka šo ceļu 30. jūlijā, pirmajā vakarā sasniedzot Doles salu, tad Ikšķili un jaunus celto karmelītu klosteri un tālāk atkal došanās ceļā, lai 31. jūlija vakarā jau būtu Ogres baznīcā. Ja ikdienā mums kāds pasacītu, ka kājām ir jāaiziet līdz Ogrei, tas šķistu pilnīgi neiespējami, bet svētceļojot tas šķiet gluži dabiski un nevien līdz Ogrei, bet katru nākošo dienu aizvien tālāk un tālāk no Rīgas, no galvaspilsētas, no trokšņiem, no sadzīviskām domām un aizvien tuvāk garīgam piepildījumam. Vairākus kilometrus nogājuši, svētceļnieki laipni tiek uzņemti kādās mājās, un ne jau vien, lai atpūstos, bet lai nelielās grupās sadaloties, saprastu svēto rakstu izvēlētos lasījumus, uzdotu pirmos neskaidros jautājumus. Svētceļnieku savās mājās ir uzņēmusi Nacionālā teātra aktrise Liena Gāliņa ar ģimeni, kuras veikums uz teātra skatuves nu pat īpaši atzinīgi novērtēts. Liena atzīta par pagājušās sezonas labākās mīlētāja lomas atveidotāju un par titulu lomu izrādē Aija, apbalvot ar veltes Līnas Gradzenu un atzīta arī par aizvadītās sezonas nodarbinātāko aktrisi. Bet, kad satiekam Lieni, viņa par to vēl neko nezin, un arī mūsu saruna risinās pavisam citā virzienā. Taisnību sakot, man pašai gribējās iet svētceļojumā, bet Dievs man dāvāja dāvanu kļūt atkal par māmiņu otro reizi, un tad es šoreiz tomēr paliku mājās, bet gribējās pašai šo te piedzīvojumu izjust, un gribējās pašai iet un aiziet līdz Aglonai, un viss tas piedzīvojums un šīs sajūtas un tie meklējumi, kas notiek iekšēji, būt kopā ar šiem brīnišķīgiem cilvēkiem. Bet pagaidām vēl šis mirklis nav pienācis, bet es ticu, ka viņš pienāks. Respektīvi, vēl tādas svētceļojuma pieredzes nav? Nav. Bet priesteris Ilmārs teica, ka toties ir pieredze svētdienas dievkalpojuma apmeklēšanā. Tā gan man ir. Tā man ir, un es esmu priecīga, un Dievs man svētīs. Viss sākās ar manas meitiņas kristībām pagājušajā gadā, ap šo te pašu laiku, kad es sāku domāt, kas tad tas īsti ir kristība un uz kurien es savu bērnu vedīšu. Un tad man gribējās līdz galam, ja es daru, tad lai es saprotu, ko es daru, un tad, protams, tas viss kļuva aizvien dziļāks, interesantāks, un kad tu saproti, ka ārprāts, cik tas viss īstenībā, ka es esmu dzīvojis mazliet tā kā ar tādu plīvurīti, ka man nav bijis tik daudz kas man varēja būt, tikai tāpēc, ka es to neredzēju. Vai no tā kaut kas arī darbā ir mainījies profesionālajā? Jā. Kas tad? Dievs dod gudrību, Dievs dod prātu, Dievs dod mīlestību pret cilvēkiem, Dievs dod visas šīs lietas. Un tas, protams, uzreiz maina pilnīgi visu, kā tu strādā. Pēc 5 minūtēm izejām. Pēc 5. Vēl jau tiešām, kā teica Jānis, tikko tas jau pats sākums vēl tikai. Pirmās dienas vēl visi slēp savas maskas. Tur sevi iekšā vēl. Un tad jau grūtības, ka nāks, tad jau nāks viss ārā. Pirmās 3-4 dienas tā jau tāda iesildīšanās. Interesanti, jā. Tad sāk pietrūkt viss kaut kā. Pieklājības, uzmanības, pacietības, tādu lietu. Tad sāk nākt ārā tie ievainojumi, sāk nākt ārā viss tā, kas ir iekšā tā vecā dzīve. Sāk parādīties patiesā cilvēka daba. Tas svētceļojumā parādās, un tāpēc ļoti svarīgi, kad ir arī grēksūdzes, kad ir arī sarunas, jo man pašam tā ir.
pats to piedzīvoju vienmēr. Katru gadu iznāk ārā vecais Ilmārs un lien pa visām malām. Pagājušā gadā es atklāju, ka man patīk līst bez rindas ēst. Man to parādīja pagājušā gada noslēguma vakarā, un man tas ļoti sirdsapziņā iekrita. Šogad es apņēmos, ka es pēc visām varītēm centīšos nelīst. Mēs starp citu ievērojām, ka tu nostājies kā viens no pēdējiem. Tātad es cīnīšos kā lauva. Liekas, ka gads pagājis, bet ka tas bija vakar. Un kādus pārsteigumus pārdzīvojāt? Arī piedzīvojāt pagājušo gadu? Tas nav vēl pagaidām nav pārsteigumu, bet gan jau būs. Pagājušā gada pārsteigumi. Tiešām, kad cilvēki atverās, katru dienu bija kāds, kuram bija asaras, kuram bija, tie korķi tiešām nāk ārā, tie aizsērējumi un tādi, un nevar izlikties vairs. Un to cilvēku tiešām, ja tu iepazīsti, es nezinu, pat satiekoties ar kādu cilvēku, ejot uz randiņiem, tu viņu var gadu satikties, 2 gadus satikties, tu neko neuzinās. Uz 1 stundu jau cilvēks var uzlikt masku un būt labs, bet kad tu esi 24 stundas kopā 2 nedēļas, tad tu redzi, vai tas cilvēks ir čīkstētājs vai kāds, un kā viņš panes grūtības. Un kad tad darbojās pilnīgi cits princips, nevis es tev panesīšu somu, tāpēc, ka tu man atdos kotleti savu pusdienās, bet pilnīgi otrā, tu man neko par to nedod, bet es esmu priecīgs tev pakalpot. Un kad laikam tā ir tikai kaut kāda atblāzma no tās debesu valstības, kas cik varētu labi tur būt tiešām. Mēs vēlamies no visas sirds pateikties šiem iesmīlīgiem nama saimniekiem. Mēs turpināsim jūs turēt savās lūkšanās uz Aglonu, nodziedāsim pateicības dziesmu. Paldies! Sakām jums, aleluja! Paldies! Sakām jums, aleluja! Paldies! Sakām jums, aleluja! Paldies jums! Aleluja, aleluja, aleluja! Paldies jums! Aleluja, aleluja, aleluja! Paldies jums! Tālāk ceļš turpinās uz Ogri. Debesis lēnām apmākušās, un tā vien šķiet, ka tūlīt būs pamatīgs lietus, bet tomēr tas nogaida, kamēr svētceļnieki gan ar zināmām, gan gluži improvizētām dziesmām soļo cauri pilsētas ielām. Dieva mātes diens, un pret visām briesmām savus bērnus sēdz. Patvērumu viņiem dod, kad spēki zūd, taisnos ceļos vādi, uzvaru laiku. Taisnos ceļos vādi, uzvaru laiku. Un lūk arī Ogres baznīca. Vispirms saņemam bagātīgu svētību no Ogres draudzes prāvesta Konstantīna Bojāra. Bet tūlīt pēc ieiešanas dievnamā, kad visi sausumā un siltumā, ārā sākas īsta lietusgāze. Bet baznīcā klusa un rimtas saruna ar Dievu, kad varam uzdot savus jautājumus un zināt, ka Dievs tos sadzirdēs. Savu sirdī tev, es esmu atdevis. Mani Jēzu, manu dzīvi. Savu sirdī tev, es esmu atdevis. Vēlos būt, kad ir apskūpējis.
Pēc dievkalpojuma vakariņas un naktsmieres, bet tie, kas vēlas, var arī nakts stundas pavadīt dzīvā Dieva klātbūtnē. Ir atkal jauns rīts un jādodas ceļā no Ogres uz Lēdmani, bet no Lēdmanas uz Krapi un Lobas ezeru, un lai arī tik tālu no galvaspilsētas, tomēr lielākā daļa ceļa vēl priekšā. Mēs sastopam svētceļniekus pie Krapes, kur luterāņu draudze ceļotājus viesmīlīgi uzņem svētdienā, dodot iespēju celebrēt šeit svēto misi. Bet pirms tiek atslēgtas dievnam durvis, mums ir kāds brīdis sarunai. Jā. Pirmo reizi gājējam. Nu, kā ir? Nu, re, esmu tik tālu ticis. Nu, kā tās kājas sadzīja? O jā, arvien labāk un labāk paliek. Nu, tur kaut kāda iemaņa bija vajadzīga. Jāzina, kurā vietā plāksteri līmēt, vai? Pat nav man plāksteri. Es vienkārši uzvilku vilnas zeķes, izspiedu tulznas un viss un uz priekšu. Nu, un saka par to, ka pirmās 3 dienas tās grūtākās, nu tad garām jau ir tas periods. Nu, es nezinu, man varbūt, kad vēl varbūt tikai priekšā būs tās grūtākās dienas. Jā. Pašlaik ir normāli. Un kaut ko jaunu esat arī atklājis par šo laiku? Jā, nu visādas atziņas. Nu, teiksim, tagad mēs tur nācām, ja, klusuma stundā, vēroju apkārt, ja, un mēs tur nākam visi. Tur bija tāds goju bars, ja? Saskaitīju, bija kaut kāds 19 vai 20 govis, un ievēroju to, ka 3 govis visu laiku pārstāja ēst un sekoja līdzi gājējiem, ja? Un pārējās kā ēda, tā ēda. Nu, man tas tā zīmīgi sāka likties, nu, kad kaut kādas tādas paralēlas savilku, ka nu, ar mūsu varbūt cilvēks tautu, nu, ka tur lielākoties visi cilvēki kaut kādi savās problēmās tur iegrimuši un nepievērš, teiksim, uzmanību. Un ir daži cilvēki, kas teiksim, pieprot kristīgo dzīvi. Arī intereses gaidat, kas būs. Jā. Ejam, nesam savu krustu uz priekšu. Nu ir tā, nu man sieva izstājās, jā, viņa neizturēja, jā. Viņai sākās veselības problēmas. Nu tad tagad jums ir jāiet gan par viņu, gan par sevi. Jā, tad es nesu, jā, krustu par mums visiem, par visu ģimeni, jā, dzimtu. Nu jā, nu savukārt viņa mājās droši vien atkal piedomās. Nu mēs ceram, ka viņa sadziedēs brūces un atgriezīsies uz svētkiem kopā ar visu ģimeni, teiksim, ar bērniem vēl. Te viss nav jāredz, es domāju. Mēs jau Rīgā jūs ievērojām, un es domāju, nu, tiešām iesiet vai tikai atnācāt kādu pavadīt, un tad es skatos, soma tiek ielikta mašīnā, tā tad iesiet. Nu, bet tagad jau kājas jāsaitē. Nē, nu, tas pieder pie lietas. Jā? Protams, jā, man ir ļoti skaistas tulzniņas uz abām kājām. Nu, bet kā ar tulznām pasoļot tālāk? Nu, taču sāp bērni, tās tulznas, taču tas... Nē, viņas vienkārši jāapkopja, un tad ir vienkārši, tad nav problēma. Bet man jau liekas, ka jums tā svētceļojuma pieredze ir diezgan liela, nav jau 1. gadu, un tik un tā tulznas. Nu, tas ir tāpēc, ka apavi nav piemēroti. Nu, vai viņi nav ievalkāti, vai pa daudz izvalkājušies. Un šoreiz ar jaunām kurpēm nolēmāt iet? Šoreiz es nolēmu iet, jā. Vecās kurpēm ir noiets ar kaut kādi pāris 1000 kilometri, un man likās, ka viņas varētu izjukt, un tāpēc es nopirku jaunas kurpes. Nu, tas nekas, tas viss pieder pie lietas. Jaunieši ļoti daudz ir šogad grupā.
Bet vispār tagad vispār ir tāda tendence, ka jaunieši ir vairāk. Agrāk bija tā, kad tādi vecā gada gājumi ļaudis bija uz pusi un jaunieši, bet tagad ir jaunieši praktiski, man liekas, es baidos sacīt, 90–80% jaunieši ir. Un tas tāds ļoti priecējošs fakts. Visi kopā dziedam slāva, slāva, aleluja, vien tev. 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 Jūs tā kā šīs grupas slavētāji būtu, gandrīz tā jāsaprot, ne? Jā, šī ir mana kalpošana šajā svētceļojumā, slavēšanas vadīšana. Katru reizi ej ar ģitāru vai kā tev tā pieredze svētceļojumos iešanas? Jau vairākus gadus ar ģitāru. Un tas ir vieglāk vai grūtāk? Daudzi man ir jautājuši, kā tu tā vari iet pa ceļam spēlēt un dziedāt, vai tā nav kaut kāda papildus slodze. Nu, ir jau arī droši vien, ne? Bet mana pieredze ir tāda, ka tieši brīdī, kad ir visgrūtāk iet, ka šķiet, ka visi spēki ir izsīkuši, kad tu sāc spēlēt, slavēt, tu vairs nejūti nogurumu, tu vairs nejūti grūtības, viss tavs skatiens, viss fokus ir vērsts uz Dievu un ir daudz vieglāk. Bet kā tu to sajūti, ka ir pienācis laiks, kad ir jāņem ģitāra un jādzied? Ka tu jūti to grupas noskaņojumu, ka nevar vairs spēka nav. Man liekas, tieši tajos brīžos, kad grupai ir visgrūtāk, kad ceļš ir visgarākais un vislielākās vēlme un ir ļoti karsts un visiem ir tik grūti, tad tieši, man liekas, mūzika ir tas spēks, kas dod jaunu spēku gājumam un tas jaunas emocijas un jā, tu spēj pārvarēt tās grūtības visas. Svētrunā pēc evaņģēlija lasījuma priesteris Ilmārs Tolstovs aicināja pārdomāt, uz kā tad ir balstīta mūsu ticība, vai uz brīnumiem, vai uz paļāvību, un ja uzticamies, tad kam, vai patiešām vispirms Dievam? Priesterīt Ilmāri, uztaisīt kādu brīnumu. Ja es šeit sāktu taisīt, piemēram, es tagad sāktu lidot. Visa krapta saskrīt, kāds notiek taisīt pārēju, šeit katru priesteris lido. Atbraukt ne tikai TV3, bet LFT, Panorāma, priesteris Ilmārs lido. Varbūt kādu tur uz to brīdi kļūt ticīgi, bet pēc tam tas viss pāriet. Jo ne jau no brīnumiem veidojas ticība, bet ticība nāk no šīs apbrīnojuma neizskaidrojamās Dieva klātības. Tas mūs pilnīgi tā kā apņem un tur savās mīlestības pilnējās rokās. Šo apjausmu, kā Dievs par tevi gādā un rūpējas katru dienu no jauna, izcili māca svētceļojuma skola. Atpūta un naktsmājas šovakar svētdien paredzētas pie priestera Ilmāra laukos, bet pirms tam vēl zināms maršruts ir veicams. Un tā kā Ilmārs pirms iestājies garīgajā seminārā ir absolvējis lauksaimniecības akadēmiju, kā profesionāls mērnieks un kartogrāfs, apkārtnē viņš orientējas labi. Un tāpēc grupa vairs sen nebrīnās, pa kādiem ceļiem garīdznieks to vada. Iespējams, ka tieši šis nebūs no vieglākajiem posmiem, jo priekšā purvs.
populāri mēs esam, ka tik mēs jau Šitien te sākās mana tēva mešs. Tā mēs varam tur klausīt. Tā mēs tur klausīt. Vīrieši padod, reko mīsaka, Kamēr saule vēl nav norietējusi, aiz meža jau dzirdama ceļinieku tuvošanās. Domājam, būs pilnīgi izmisuši un pārguruši, bet viņi tādi mazliet pieklusuši un apgaroti sāk darboties ap telšu uzstādīšanu. Un izrādās gājiens pa purvu arī nebija veltīgs, jo arī tur ir sastapti cilvēki, kas gan bija ļoti izbrīnījušies par šādas grupas parādīšanos tik nomaļā vietā. Pēc naktsmājām pie Lobas ezera tālāk ceļš uz Vecbebriem, Ērgļiem, Gaiziņkalnu, Madonu, Barkavu, Varakļāniem un Silajāņiem līdz 13. augusta pēcpusdienā tiek sasniegta Aglona. 2 nedēļu posms ir noslēdzies, būs jāatgriežas mājās ikdienas dzīvē, bet kas tad ir palicis? Vēl Aglonā, grupas apmešanās vietā, to tomēr mēģinām noskaidrot. Viens no grupas vadītājiem, Sandijs, ir izdarījis savu dzīves izvēli un dosies mācīties uz garīgo semināru. Arī Māris, kurš svētceļojumā vadīja slavēšanu, ir sapratis, ka viņa aicinājums ir priesterība. Liene, kas pagājušo gadu gāja uz Aglonu, lai noskaidrotu, vai Dievs ir, šogad pieņēma kristības sakramentu. Sava pieredze ir katram no gājējiem, bieži arī vārdos nepasakāma, bet mēs tomēr gribam vēl iegūt dažas atziņas no mūsu kolēģa žurnālista Anša Pūpola, kurš gāja šajā ceļā pirmoreiz, un, protams, no priestera Ilmāra Tolstova. Jo būtiskākais jau šajā svētceļojumā nav tā pati fiziskā iešana. Būtiskākais ir tas, kas ir rīta pēcpusdienā, un tas viss tās Dieva žēlstības ar to, ka tu iepazīsti tās baznīcas, tu iepazīsti baznīcu vispār kā tādu, viņas uzbūvi. Šeit tu gūsi to informāciju, kur ikdienā aiz savu slinkumu dēļ vai citu iemeslu dēļ nekad tik labi neiegūsi. Un tas kopības gars ar tiem cilvēkiem, ka to var viņiem izrunāties, kāpēc viņš nāca, kuru reizi jau viņš iet, vai ne, un ko viņš zina par baznīcu un cik dziļi viņš ticībā. To nekur citur nevar iegūt kā šeit. Tā ir ārkārtīgi liela Dieva laime, ka cilvēks vispār būtu tās vecumā. Es domāju, ka svētceļojums tā ir tuvāk mīlestības skola. Tas ir ģenerāli mēģinājums visai pārējai dzīvei. Izpalīdzēt, ieraudzīt otra vajadzības, nepaiet garām otram. Un tas mums ir jāmācās visiem saredzēt otra vajadzības, saredzēt otra sāpes un izpalīdzēt, pasniegt roku otram cilvēkam. Bet interesanti, ka Bībelē tomēr ir vārdi, kur 2 vai 3 ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, to es viņiem došu. Un ja tā ir rakstīts, un ja Dievs to ir apsolījis, tad iedomājieties, jūs bijāt 130 no katedrāles ar Latvijas karogu un bijāt vienā prātā noteiktas lietas dēļ par Latvijas atjaunotni. Tad mums ir cerība, ka tiešām Dievs mums to kādreiz dos? Jā, cerība ir, un Dievs nav atstājis mūsu valsti. Šeit vienīgi būtu skaidri jāsaprot to, ka mēs bieži vien esam vienoti dziesmu svētkos, mēs esam vienoti Aglonas svētkos, mēs esam vienoti svētceļumā. Bet kas notiks pēc tam, kad mums sāksies šī ikdienas dzīve? Un par to es pats personīgi domāju šogad, un es gribu arī par to tiešām lūgt, lai šī vienotība nezūd tad, kad šie ārējie tādi pasākumi paiet, un kad ir tā reālā dzīve, kad reālas problēmas, kad ir reāli jāsāk kalpot viens otram, kad ir jābūt šai reālai vienotībai. Bet tomēr tu uzskati, ka tā ir iespējama? Tā ir iespējama, ja notiek pilnīgi dziļa personiska atgriešanās pie Kristus, kad es mēģinu savā dzīvē iemiesot tos principus, par kuriem Kristus runāja evaņģēlijā.
visas sāpes.